Atkal esam Lielupē. Mēģināsim atkal ķert visu kaut ko, kas ķerās. Pastīsimies pie reizes, kā strādā ankurs. Fasten sistēmas. Un tā. Tas ar šausmīgāko naidu iesit. Nav monstrs, bet šitas bija tāds tas dusmīgs. Ejiet visi prom. Justies, sapiņķerēja man dropshot. Tā, nu pa tiem dropshotiem. Te bija jautājumi. Ko, kā, un viss pūš prom jau. Pāķiem ir tā, kad man patīk vislabāk šitādi te. Uzskatu, ka tādu liekumu arī vajadzētu. Jā, var redzēt. Kaut kādu tādu. Vai šādi. Un tikai viens palicis ir. Jā, tādi plati liekumi, lai viņam būtu. Nu, par pāķu ražotājiem, protams, ka dekojs būs vislabākais. Manuprāt. Gamakatsu var. Šie ir ļoti labi, bet viņiem ir ļoti maziņi atskabargi. Un tad, nu tā teiksim, gadās arī schodi. Nu šis ir vasarim, protams. Un attiecīgi arī pēc izmēra mazāks vasarim, lielāks standartam. Šie ir, nu, atvērti āķi. Protams, es lietoju arī offset āķis. Tur, kur ir baigi, nu, kur var visu noraut. Vajag offsetu. Kas iznībā offsets, es uzskatu, ka standartam der arī normālos apstākļos. Jo viņš, tas offset ācis reizēm pat, manuprāt, pat, nu, varētu būt tā, ka schodi vismaz, vai zivs nogājieni ir mazāk. Vismaz man bijis tāda pieredze. Jo offset ācis kā liekums ir lielāks, un ja viņš viņu paņēmis, tad viņš būs dziļāk. Nu, tas tā. Tātad pa pašu sistēmu vienu uzsiesim. Nu, to soli, es domāju, kaut kādu metru vismaz varētu lielāku. Jau samazināt jau vienmēr var īsāku. Uzsiesim šitādu. Parādīšu jums mezglu. Tā. Tad āķi liek tā, lai viņš tā kā skatītos uz leju, uz to galu, kur būs svins. Un iever metru, kaut kur pieņemsim metru. Es vienmēr atstāju spolītē iekšā. Jo ir svarīgi, ka to spolīti var iestrpies starp kājām attiecīgi un var tad nostiept. Jo tā ir daudz ārtāk savilkt mezglu. Nu, tad šitā. To riņķī. Te tā vienreiz, otrais, trešo, ceturto. Vairākas reizes nevajag, izveidojās apmēram tādu cilpu. Es ceru, ka var redzēt. Tur internetā arī var paskatīties. Tad to āķi izvelk līdz pusē tikai. Ja. Sanāk kaut kas tāds. Saslapina. Nu, tā. Tad bišķiņ pagāja ārā. Savilkās. Augšā liek cilpiņu. Ja dropshot sistēmas maina. Es nesienu uzreiz pie šoklīdera. Es uzskatu, ka tur nav nekāda vaina viņas mainīt. Piemēram, džigo, nu nav šķiga. Viņš tā ātri pārmainas dropshot viss. Makšķirē tālāk. Neko nevajag sieties. Mājās var sagatavot vairākus āķus, ja vajag vienam offsetu. Un tā. Nu vēl pa fluorokarbonu diametriem.
Asarītim es domāju, kad ir kaut kādi 24, 26. Nu. Un Zandartam, 33. Pēc mūsu saprašanas. Vai 4. izmēra. 33, 35. Būtībā tur nav baigi ierobežot. Es uzskatu, tur var arī likt jau 38, ja gribās. Bet, tur... Es uzskatu, ka tur nav tik šausmīgi. Galvenais, lai viņš nav pa plānu, jo tur būs pa plānu, tad tas āķis slikti turēsies. Nestāvēs taisni. Vēl pa dropshot svariem. Tā, kad, protams, kā jau arī tāpatās kā džigā, viss atkarīgs ir no dziļuma. Asarītim es taisu 12, varbūt 15, 10 gramus. Sevišķi lielapējai bišķiņa straumīt. Es uzskatu, ka svaram jābūt ir, viņam, ja jūs džigot ar 5 gramiem, tad dropshotā vajadzētu 2 reiz vairāk. Kaut kā tā apmēram. Tas ir mans uzskats. Zandarta līdzīgi. Bet tas viss atkarīgs no straumes. Galvenais, lai jūt grunti un jūt, jo būs pārāk viegls, tā kā nesapratīs, kas notiek. Jo tas džigam tur svars, es uzskatu, ka daudzreiz nosaka, vai būs sopa vai nebūs. Jo no svara ir atkarīgs, kāda būs mānekļs, cik ilgi viņš spēlēs, cik ātri kritīs, tā tālāk. Un dropshotā jau tā nav. Dropshotā mānekļa svaram nav tāda nozīme tieši šiem aspektam. Tas atkarīgs tieši, kā jūs viņu izspēlēsiet. Tā. Tagad 10. Mums tagad 12. Un pa mānekļiem man ir tā, kad es lietotu uz ballistus, taču var lietot, man liekas, da jebko. Kaut kādi te keitači. Man viņi patīk vienkārši universāli mānekļi, viss ir tāpatās šitos te arī var lietot. Dropshot arī. Mānekļiem es uzskatu, ka nav tik būtiski. Tam, kam jūs ticiet, to arī lieciet. Es nemēdzu likt vibroastas. Bet es zinu, ka cilvēki liek mierīgi var arī ar tādām. Šitā. Šeit apakaļ. Ankurs. Viss. Hopā. Bet visskarbākais ir tas, ka viņš viņu apēdis ir. Galīgi norīs? Jā, nav vismaz nosists, nezinu. Vienādi sakot, es uzliku 3 colīgu vai 3,5 colīgu. Ieiet, Džeks. Paldies par to pašu. Kādi batoniņi, johai. Otiņš velk. Jā, tur bez kilogramu nebūs klausīt. Es tik domāju, ka tu man āzē. Bārda. Dusmīgs viņš ir, nav liels dusmīgs. Normāls pagaidām, šodien ir. Lielākais, jā. Parāda klases kāds. Bārdā. Kā tu vari paņemt viņu? Bārdā. Tāpēc jau viņš tāds interesants bija. Tā kā sportisti ņem. Viņš ir slapš. Uz ko? Uz ko? Šitam kādi grami 900 būs, ne?
Man liekas, kā asars. Tad nav maziņš. Ko es tev cienītais teicu? Es neko nedzirdēju. Jā, arī kaut ko teicu. Ko tu tā vīda tā? Nu, sapals, man liekas, ka. Sapals, nu labi, lai tas sapals peld tālāk. Ko? Tas slikta vieta, Zandar. A, kur laba? Nu, vakar es vienu dabūju, zini, tu tā peldvieta, jā? Tur tālāk, aiz kāpas vēl, jā, tur uz labiem. Un tad ir tā, ka no otras puses, tā tur liela priekšā tā kā ūdens, otrā pusē tā kā goba liela. Tur normāli. Bet arī ekologs tur neko nerāviet, gulēs uzsvērt. Viņi jau bišķiņ to pieklusuši vispār ir. Jā, vakar bija vēl tā normāli. Viņš atmācījās šodien dienu. Ar pāsarim netrāpas kādā? Nē, nu mēs jau arī ķeram asaru. Tagad te. Es domāju, vasariem. Nu, asari jau ir, jā. Pa kādam ir. Nu, lūk, jābrauc mums pie gobas. Jā.